Pasaki, es esmu brīvs. Halleluja, dod slavu Dievam. Brīvība ir Jēzus vārdā. Un tu var pasveicināt kādu blakus, varbūt tu neesi saticis vēl šodien, pasaka, prieks tev redzēt šai dienā, Dievu namā, un būsim atvērti šodien. Un īsts vārds, tātad mēs slavējam Dievu, mēs dziedam dziesmu, mēs pasludinām kaut ko, un tur, kur Dievs atnāk, tur debesis ir atvērts. Amen? Tā notiek. Un arī, kad Jēzus aizgāja uz debesīm, mēs tikko lasījām, ka viņš pazuda cilvēku skatieniem un aizgāja. Un tāpat viņš arī atgriezīsies. Bet Dievvārds arī saka, ka tad mēs pienesam upurus, pienesam ziedojumus, pienesam mūsu pienesums Dievam no tā, ko viņš ir devis mūsu rokās. Mēs arī atveram debesis un šeit ir, tātad tūlītās mēs apskatīsimies Jāņa evaņģēlija 1. nodaļu. Mēs varam un tātad Jēzus, kas tur notika pirms tam, tātad Jēzus aicināja, no 42. pāns tur ir, tātad Jēzus aicināja Pēteri, lai viņš sekotu, un viņš nosauc Pēteri par Kēfu, par klinti. Un otrajā dienā Jēzus gribēja doties uz Galileju. Viņš atrod Filipu un viņam saka, seko man. Filips mums šeit ir. Seko Jēzum, jā. Un es ticu, ka šodien arī Dievs katram no mums saka, Jēzus saka, seko man. Un, bet Filips no Betsaidas, Andreja un Pētera pilsētas, tātad Filips atrod Natanaēlu un saka viņam, mēs esam to atraduši, tātad Kristu, par ko Mūzes bauslībā un pravieši rakstījuši. Jēzu no Nāceretes Jāzepa dēlu. Tu esi atradis šo Dievu dēlu, amen. Varbūt tās tu vēl meklē viņu. Natanaēls viņam sacīja, vai no Nāceretes var nākt kas labs? Filips viņam atbild, nāc un redzi. Nāc un redzi, un tāpēc arī ir labi, ka tu esi šeit un tu vari nākt un redzēt, kāds varbūt saka, vai tad baznīcā var būt kaut kas labs, vai tad no Dieva var būt kaut kas labs, jo Dievs taču ir bargs Dievs, viņš taču soda un kāds mums priekšstats ir. Un kāds var mums teikt, nāc un redzi, nāc un baudi, cik Dievs ir labs. Un Jēzus redzēja Natanaēlu un saka par viņu, redzi, patiesa izrēlietis, kurā nav viltības. Tātad bez viltus viņš nāca. Un Natanaēls sacīja viņam, kā tu mani pazīsti? Jēzus atbildēja viņam, pirms Filips tevi sauca, kad tu biji zem vīģes koka, es tevi redzēju. Un Natanaēls atbildēja viņam, rabi, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraēla ķēniņš. Citiem vārdiem, ja mēs atceramies, kā Pēters, kad Pēters pateica, viņš teica, tu esi Dieva dēls, tu esi Kristus. Un, ja es teicu, to ne miesas un asins tev atklāja, to tev atklāja Dieva gars. Un šeit mēs varam redzēt līdzīgu situāciju, kad Dievs, kad Natanaēls viņš ierauga šo un varam teikt, viņš saņem to pašu atklāsmu, ko Pēters. Un Jēzus viņam atbildēja, tu tici tāpēc, ka es tev sacīju, ka redzēju tevi zem vīģes koka. Mēs zinām, ka Dievs mūs redz. Pirms mēs atnācām šorīt uz dievkalpojumu, pirms mēs vakar aizgājām gulēt, un nekas viņam nav apslēpts. Bet ko viņš saka? Mēs tad redzam kaut kādas lietas, ja mēs ticam, Dievs to izdarīja, tad ir Dieva roka. Bet ko Jēzus saka? Tu redzēsi lielākas lietas par šīm, tu redzēsi lielākas lietas par tām, ko es varbūt tev pateicu, ja? Patiesi, patiesi es jums saku, jūs redzēsiet debesis atvērtas un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēka dēlu. Interesants formulējums.
uz cilvēka dēlu. Varbūt tās tāpēc, ka viņš ir ceļš. Bet tātad, šodien arī mēs, es ticu, ka gribam redzēt, lai debesis būtu atvērts šai vietā un lai nokāpa eņģeļi un nes šīs lūkšanas Dieva troņa priekšā un nāk ar atbildēm atgriežās. Un tieši viens no mūsu instrumentiem, kas mums dots, ir mūsu upuri, mūsu pienesumi, un tos mēs arī tūlītās varēsim atnest. Es ticu, ka mēs esam atnākuši katrs ar kaut ko, varbūt sagatavot, varbūt tās, ja tu esi pārsteigts un nesagatavots šajā brīdī, tu vari paņemt kaut ko savā rokā no tā, kas, ja tev ir nauda, kaut kāda līdzekļa, ja, ko tu gribi Dievam kā pateicības upuru pienest. Ja tev varbūt nav, tev ir iespēja arī piedalīties attālināt un būs informācija arī, tātad, arī tiem, kas nav klātienē, kas skatās ierakstu. Var tātad veikt šo svētdarbību. Nevis vienkārši atnest ziedojumu, bet notic, ka tā ir svētdarbība. Pieņem šo Dievu, teiksim, to apsolījumu. Un ja tu esi atsaucies šim Jēzus aicinājumam, tāpat kā Natanēls, un tu gribi redzēt lielākas lietas, kā tu esi redzējis līdz šim, un mums vajadzīgs ir, lai debesis būtu atvērts. Tad, un ja šodien mēs arī lūdzam par dziedināšanām, lai nāk dziedināšana, tad ir vajadzīgi, lai debesis būtu atvērts. Lai Dievu gars šeit būtu mūsu vidū, un viņš var darboties, viņš var mainīt lietas. Un tāpat mums arī ir sagatavots vakarēdienas piemiņas mīlestība, ja? Tātad, kas mums vēlreiz atgādina par Praise God. Slavu Dievam! You guys, this church has amazing talent as far as musicians and singers. You guys are amazing. Ir ļoti daudz talantu ar And you can slavēšanu, just ar feel the muzikantiem. presence of the Lord so Un ir strong. jūtam Dievu klātbūtni šodien šeit. So it's just wonderful. Tas ir vienkārši brīnišķīgi. Shamil and I have really enjoyed being with you once Gan again. Šamila, And, gan Marks we ir enjoyed the ļoti priecīgs būt šeit. fellowship Viņi priecājas and par all the good sadraudzību. food. Arī par ēdienu viņi priecājas. Yeah. We don't go hungry when we come here. Viņi nekad nav izsaukuši, kad viņi ierodas šeit. So it's good. Un tas ir labi. No fasting. We do all our fasting before we come here. Pirms viņi dodas šeit, viņi gavē, un tāpēc šeit nekādas gavēšana nesanāk. So, but it's been a wonderful weekend. You know, Ir brīnišķīgi šī nedēļas nogale. in a little bit I want to show you a really cool video. Viņš grib parādīt From tādu India. lielisku video no Indijas, What's going on over there? But kas notiek tur. you know, the Bible says in Revelation 19:10, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Atklāsmes grāmatā ir 19:10 ir teikts, ka liecība ir And kā it says the pravietojums. testimonies of Jesus prophesy. Tās ir liecības par to, ko Jēzus ir pravietojis. Prophecy, what is that? Kas tad ir It's pravietojums? foretelling something that's going to happen in the future. Tas ir pateikt kaut ko, kas notiks nākotnē. When we get good at sharing the testimonies of Jesus Kad mēs pārliecinamies par Jēzus and liecībām giving him all the glory, un dodam viņam visu slavu, you know what he does? zināt, ko viņš dara? It sets an atmosphere for him to repeat those same miracles. Tas rada atmosfēru. Viņš rada šo atmosfēru, ka viņš var atkārtot šos brīnumus. We've seen many thousands of people instantly healed by the power of God Viņi ir over the years. redzējuši tūkstošiem cilvēku gadiem ilgi, ka tiek dziedināti vienā vietā. Polio Vai tie ir or bērnu trieka, invisible hand reaching into the body, kāda neredzama roka ienāk rearranging body ķermenī parts. We've un had that saliek happen many orgānus times in India, pareizās vietās. Viņi Nepal. daudzreiz to ir redzējuši Indijā. We have some real bizarre miracles happening sometimes. Strange Un miracles. noteikti arī daži tādi dīvaini brīnumi. And then we share those Un testimonies kad viņi dalās ar šīm liecībām, at the next place we go, nākamajā vietā, kur viņi dodas, and he repeats the same šie strange testimony. brīnumi, dīvainie brīnumi atkal atkārtojas un Because liecības. there's power in the testimony. Jo spēks ir liecībā. It prophesies and it builds faith. Tas tā kā pravieto un nostiprina ticību. And so we like to get testimonies to find out what Jesus has done, to give him all the glory
glory. Un mēs gribam parādīt šīs liecības, lai mēs redzam, ko Jēzus dara un atdod slavu It visu Dievam. creates an atmosphere of faith, Viņš rada ticības atmosfēru, which activates the miracle working power of God. kas atkal dod iespēju Dieva brīnumiem turpināties. Last night we had, did anybody know the young girl that we prayed over that had polio? Where Vai she- kāds, she's from Liepāja. Did anybody know her? Yes, she is from other city, she's from Liepāja. Or where she, from Lipai? Jā, Liepājā. Okay. Tur bija kāda meitene, par kurai lūdzu, kurai ir bērnu trieka. So maybe you can follow that up, because I'd like to know how she's doing. Viņš gribētu zināt, jā, kā viņai But klājas. As I was praying over her, Tad, kad viņai lūdzu par viņas kāju, viņai bija ļoti izlocīts kājas. her legs, Un, kad viņš turēja rokā viņas kājas, they seemed to be straightening out. viņas izties, ka viņas tāda izstiepjas. And then she said she felt her legs got really warm last Un night. viņa teica, ka viņas kājas palika siltas. And then she comes walking Un across tad viņa here. staigāja te uz priekšu. uz Much better atpakaļ. than she's walked before, it sounds like. Un viņa So- staigāja labāk kā pirms tam. Does anybody know her name? Sandra, jā? Sandra. Sandra. Okay. Wow. That was a powerful one. Un tas bija Then spēcīgi. Sunita, and you're feeling good today? Sanita, jā, labi jūties šodien, jā? How many years did you suffer like this? Cik gadus tu cieti no šīs muguras sāpēm? Long time. Too many years? Pārāk daudz gadi. After birth of children. Oh, wow. So, praise God. And Slavu her leg was at least, her one leg was Un viņai viena at kāja least bija an inch and a half, 2 inches shorter than kaut her kāds other leg. 5 centimetrus And when īsāk it par came otru. out, Un tad šī kāja tā kā I pauga. said, touch your toes. Un tad viņai lika pieskarties She was a little purngaliem. hesitant, but Viņa she- tā But ļoti reaching kavējās. down there and she's touching her Un toes tad now. beigās viņa spēja pieskarties Hallelujah. saviem pirkstiem, kāju pirkstiem. Any other testimonies from this weekend, from Friday or Saturday? Vēl Anybody kādas else liecības vai that kādas was liecības healed? vēl ir kādam, kurš that wants saņem to dziedināšanu testify? un grib Come on liecināt? up here. Tell us what happened. Can you come up here? Oh, can So she come? she couldn't sleep well for a long Yeah. time, and yesterday she slept quite well. Wow. And shoulder was not in pain anymore, No, shoulder was but not in hip pain. little bit. Hip little Okay. bit. Praise the Lord. And what was your name? Ārija. Aria. Okay. So that's a good testimony. Ļoti laba liecība. If later on my wife can get a picture of you, we Vēlāk, like to keep ka those sieva testimonies gribētu and tikai photos, ierakstīt šo okay? liecību. Ja? So let her get a picture of you. Lai viņa, Anybody else vai that was vēl healed kāds, this weekend? kas saņēma dziedināšanu šajā nedēļas nogalē? Yes, come on up. Nāciet priekšā. Jā, man piekdienas vakar bija nogurums un sūrstēja acis. On Friday she was very tired and she had soaring eyes. Un piekdien par mani lūdza, And jā, un then tiešām tas they prayed nogurums, for her and the tiredness went away. nogurums aizgāja un acis ir And daudz labāk. eyes are healed and she feels Un pēc better with her vakardienas eyes. lūkšanas, jā, man smagums no And pleciem ir yesterday, nokrits. when you prayed about her shoulders, like a big bag went away from her back. Yeah, she feels free. Ines. It's too easy. Yeah, like pastor. Yeah, same name. Mhm. How long did you suffer like this? Cik ilgi ir bijis šādas sāpes? Plecos jau ir On shoulders, kāds 5 gadi. jau ir. approximately 5 years. Bet, nogurums kaut kā pēdējais And this mēnesis. tiredness, last month it comes. Okay. Praise the Lord. Slavu Dievam. Hallelujah. Let's give Jesus a hand clap. Un Amen. aplaudēsim Jēzum. Anybody else? Like yeah, soaring, yeah. Anybody else? Well, we'll have some more testimonies today Šodien varbūt būs vēl vairāk liecības. because Jesus isn't finished yet. Jo Jēzus vēl nav pabeidzis šodien. Last night I shared from my book, Humility, the Hidden Key to Walking in Vakar Signs and viņš Wonders. dalījās no šīs grāmatas Pazemība, kuru viņš pats ir sarakstījis. If anybody likes to read English books, we Un, put ja some of our English kādam books patīk lasīt back on the back angliski, table for tad sale. pie grāmatu galda var And- nopirkt.
you just see the lady in the back, and Tur būs if dāma, you'd like to tirgo buy one of grāmatas. those books, Ja jūs we're going vēlaties to make nopirkt, those available. We jūs varēsiet also nopirkt. we publish a viņi- magazine called the Good News Magazine, Un viņi publicē labās vēstas žurnālu. and we email this as we also have an e-magazine, Un viņi var arī viņu sūtīt pa e-pastu. and we send this out usually 3 or 4 times a year. 3 līdz 4 reizes gadā viņi sūta šādus uz We have e-pastu, ja teachings vēlas. in here, Tur ir mācība, photos of the miracles Jesus is brīnumu doing, bildes, ko Jēzus dara, and many other things. un daudz citas lietas. If you'd like, Ja we vēlties- email it for free. So just there's ir a pa sign-up brīvu. card in the back. Jūs You just vienkārši put your varat name, uzrakstīt the savu city you're vārdu, from, and the pilsētu, no email. kuras esat, un Make sure you e-pastu. write it clearly, though. Un uzrakstiet tā Some people don't skaidri. write it clearly, and they never get our emails Jo, because tāpēc, ja I cilvēki can't uzraksta understand their neskaidri, writing. Viņa nesaņem šos e-pastus. So, but if there's a sign-up, it's free, Tas ir pa brīvu. and we'll put you on that email list. Un jūs ieliks e-pastu sarakstā, And kuriem then feel free izsūta. to grab these magazines. They're free for the taking un back tur there. arī ir, If you can read English. Protams, ja tu vari No- lasīt angļu no valodā. Latvian in Tas nav here or latviski. Russian. Var paņemt pa brīvu, tur aizmugurē būsiet tie žurnāli. Praise God. Un slavu Dievam. Well, I want to show a video in a little bit. Nedaudz vēlāk parādīšu video. So we talked about how humility attracts the glory of God like a magnet to Mēs the runājam, earth. kā pazemība uz zemes pievelk Dievu kā magnēts. And this is something we've been teaching pastors and leaders in India and Nepal for more than maybe for 15, 20 years. Aptuveni 15 līdz 20 gadu šo mācību viņi māca mācītājiem, kas ir Nepālā, We Indijā. tell them you have Viņi to stāsta, pursue Christ-like humility, jums ir jāatzinās pakaļ Kristus pazemībai, integrity, tādai and honor. godam. And as you do this, Un ja jūs to there'll darīsiet, be an open heaven. jums būs atvērts debesis. And what happens Un kas notiek? in some of our meetings in India, Dažos mūsu dievkalpojumos Indijā I'm supposed to speak, viņam ir jārunā, but I can't get up and speak. bet viņš nevar uzkāpt uz skatuves un runāt. Because Jesus and angels have come into the service. Jo eņģeļi un Jēzus ir atnākuši uz kalpojumu. They're interrupting our service. Un mēs nevaram traucēt The viņu pastors tell kalpošanu. me, get up and speak. Mācītāji saka, kāp uz skatuves un runā. I said, no, Un es saku, nē, I'll just sit here. es te sēdēšu. And just Jesus and angels go through the crowd. Un eņģeļi un Jēzus dodas People cauri see pūlim. Jesus face to Un face. cilvēki redz Jēzu sejā. Because, see, Jesus in his physical body was limited to one place at one time. Jo Jēzus, kad viņš bija miesā, viņš bija ierobežots. Viņš atradās vienā But now vietā, he's vienā the laikā. glorious Christ. Bet tagad viņš ir slavētākais He's Kristus. what we call omnipresent. Viņš ir tagad everywhere visur. Viņš ir būt present. jebkurā vietā klātesošs. He's God. Jo viņš ir Dievs. Jesus can appear in India. He can Jēzus appear var in būt Latvia. He vienlaicīgi can appear in Latvijā, America. Indijā, Amerikā. Anywhere Visur, kurien vajag. by the power of the Holy Spirit. Caur svētā gara spēku. And so this is happening quite often in India and Nepal. Un Indijā, Nepālā ir tas notiek We diezgan teach bieži. our leaders Viņi māca līderiem, to be sensitive to the Holy lai Spirit, tie ir jūtīgi pret svēto garu, to be humble, lai būtu pazemīgi to give him all the glory. un visu slavā dot viņam. Don't try to put on a show. Un like nekādus you're really šovus something. netaisīt vai slavu paņemt And our sev. leaders are very humble. Un viņu vadītāji ir diezgan pazemīgi. In fact, I tell some of our leaders, I say, you model humility better than the author of this book. Viņš saka, jūs parādiet pazemību daudz labāk kā šīs grāmatas autors. So one young man, Un kāds jauns cilvēks, when he got saved, kad viņš tika he izglābts, came out of Hinduism. viņš iznāca no He heard hinduisma, the audible voice of God, un viņš dzirdēja Dievu balsi. and God called him into ministry. Un Dievs viņu aicināja kalpošanā. So he traveled with us. Un viņš brauca līdzi viņu pārim, And all over India, Nepal, un visā Indijā, Nepālā. and he loved the teaching on humility. Un viņam ļoti patika šī mācība par pazemību. He,
Even to this day, he's a very humble man. Viņš līdz pat šai dienai ir ļoti pazemīgs cilvēks. And he models humility so well. Un viņš parāda, kādam ir jābūt pazemīgam cilvēkam. 11 years ago, 11 gadus we were atpakaļ doing a crusade. viņiem bija kruseids. Maybe 3,000 people showed up. Aptuveni 300,000 cilvēku And I felt like parādījās. I wasn't supposed to preach that night. Un viņš jau sajūta, ka viņam nav jāsludina šajā vakarā. So I tell Pastor Ankit, Un tāpēc viņš pateica šim mācītājam I Ankitam, said, you preach tonight. tu sludināsi šovakar. Ņem mikrofonu. I gave him preparation. Es viņam devu sagatavošanos. So he preached a great message. Un viņš sludināja ļoti lielisku vēsti. Years later, Pēc pāris gadiem now we go visit him in New Delhi, India, where he lives. viņi dodas uz New Delhi, Indiju, kur viņš šobrīd dzīvo. He has one of the largest churches in the capital city of Un India. viņam Indijas galvaspilsētā ir viena no lielākajām draudzēm. On Easter Sunday, Un lieldienās, svētdienā 14,000 people attended his service. 14,000 cilvēku nāca uz dievkalpojumu. And miracles by the thousands are taking Un place. tūkstošiem brīnumu notika. They have all-night prayer meetings once a year, once a month. Vienu reizi mēnesī viņiem ir lūkšanas sapulcs. 5,000 people show up. Un uz turien ierodas They 5,000 worship the Lord. cilvēki. Viņi slavē Dievu, They pray lūdz from 11 o'clock at night till 6 in the morning. no 11. vakarā līdz 6 rītā. Viņi Then lūdz. the gifts of the Holy Spirit, Un svētā gara dāvanas tur notiek. miracles and healings Brīnums, break out in these prayer dziedināšana notiek. meetings. Visos šajos lūkšanas People from dievkalpojumos. all over India come to pray at his church. Cilvēki. 5,000 people come. 5,000 They cilvēku don't no even visas have room in Indijas their nāk. church for Viņiem all pat the nav people that vietas come to visiem pray cilvēkiem, lai through the lūgtu night. tajā. Un viņi lūdz nakts laikā. So 1 year ago, Gadu atpakaļ, in May, mājā, we were visiting him viņi apmeklēja viņu in India, Indijā. and he has tears coming down his face. Un viņš raudāja. He said, Mark and Sharmila, Saka, Marku un Šemila, you're the only ones who believed in me. jūs esat vienīgie, kas man ticēja. When nobody believed in me, Kad neviens cits neticēja you man, believed in me. jūs ticējat man. And you gave me opportunity to preach. Un jūs man iedavāt šo iespēju sludināt. I said, well, he's seeing the dead raised, Viņš pat ir redzējis, kā miroņi ceļas cripples augšā. healed, Kā tie, kas ir kropli, viņi tiek signs and dziedināti. wonders. I said, Zīmes, I'm going to brīnumi. let you preach because the Lord's anointed you. Jo Dievs tev ir svaidījis, mēs tev devām šo iespēju sludināt. But what's so cool is this man, Bet ir tik is jauki, so šis hungry cilvēks, viņš ir tik izsalcis for in humility. pēc pazemības. Right as he told us that, a week later, Pēc nedēļas, kad viņš to he bija did an pateicis, outreach, viņam bija izbraukums. and the closing night, Un šī izbraukuma beigās with the politicians coming out, daudz politiķu to the meeting. iznāca uz šo tikšanos. 450,000 people were there. 450,000 tur bija. Thousands of Cilvēku. people instantly healed. Un daudz cilvēku vienlaicīgi tika dziedināti. He's a perfect example. Viņš ir perfekts piemērs. We have his story in our magazine here. Šajā žurnāliņā ir šis If stāsts. anybody wants the story, Tad, ja his kāds ir šo testimony. stāstu, viņa liecība ir šeit. But last May at this time, Bet pagājušā gada maijā he did one of the largest crusades in the history of Viņa- northern India. Ziemeļindijas vēsturē tas bija lielākais kruseids. I want to show you a video of what Christ-like humility can do through a person and in a nation. Šajā video viņš gribēs parādīt, kā It cilvēcīga causes Kristus there to be an open pazemība heaven, parādās and it attracts the glory, the un kā manifested presence of Dieva heaven slava right down nonāk into uz this zemi physical realm. un nonāk šajā fiziskajā pasaulē. Many of us talk about we want to see the glory of Daudz God. saka, mēs gribam redzēt Dievu slavu. It's the manifested presence Tā of the bija invisible realm redzama coming into Dieva the physical klātbūtne realm no with neredzamā signs, Dieva, kur notiek wonders, and zīmes, miracles. brīnumi. It can happen. Un tas var notikt. The more you hunger for this Jo vairāk tu humility augsti pēc šīs pazemības and begin to walk in it, un sāks there'll be an staigāt tajā, open heaven. tad debes būs Let me atvērts. show you a video of what happened in Viņš Pastor parādīs, Ankit's life and what he's doing Kas right notiek šī now. mācītāja Ankita Can we laifā, show that video, dzīvē? Brother Edward? Is it ready? Edvards, Go ahead and gatavs? show that. Parādīsim šo.
And then you can translate. In the time of greatest persecution in India, Tad, kad Indijā bija lielākās when churches dzenāšanas, are being burned and demolished, draudzes tika and Christians are nodedzināts, persecuted izārdīts, for their faith, un kristieši vajāja par viņu we are ticību. witnessing the greatest outpouring of the Holy Spirit Mēs in this varam nation. liecināt par lielāko Kristus svētā gara izliešanos visā šajā nācijā. This is not the time to shrink back. Šis It nav is laiks, kad time to move atkāpties, forward. bet tas ir laiks, kad iet uz priekšu. This is the time for revival. Tas ir From atmodas the laiks. north to No the south, ziemeļiem from līdz the east dienvidiem, to the west. no austrumiem līdz rietumiem. Multitudes as far as the eyes can see Tik are daudz cilvēku, gathering ka to cik acis vien worship var ieraudzīt. the name of Jesus. Un visi tie pielūdz Jēzus vārdu. Tātad dziedināts no HIV, pacelts no nāves gultas, kurls un Medically nedzirdīgs no verified dzimšanas. miracles are becoming headlines. Blind eyes opening, Aklas acis missing atverās. body organs created. Pat radās orgāni, kur bija trūkstoši organismā. No miroņiem piecēlusies. 16 gadu vecumā, kas tur bija. 4. pakāpes vēzis dziedināts. Aknas dziedināts. No hepatīta B dziedināts. Paralizēts piecēlies. Nebija spējīgs ne sēdēt, ne runāt. Kurls un mēms no dzimšanas sāk runāt. 7 gadus epilepsija. Nedziedināmas slimības pazūd audzējs. Autisms dziedināts. Asinsrita muguras kauls izliekts galīgi bija. Atjaunota redze, ausis atvērtas un tūkstošiem daudz citu brīnumu. The glory of God is manifesting Dievs across parāda this savu land. slavu And at the šajā forefront zemē. of this divine movement is a Un- mandate, an apostolic call, Un burning to apustiskais see aicinājums India ir šeit. saved. Un Through Ankit Sajwan Ministries, Ankita Sakvana thousands are kalpošanā being saved, tūkstošiem healed, tiek glābti, and raised to dziedināti, be bold un witnesses of the Lord pacelt, lai Jesus būtu Christ. drosmīgi liecinieki par Jēzu Kristu. Churches are being planted, Draudzes tiek leaders are being veidotas, trained, the līderi tiek harvest is ripe, gatavoti and we are un going after it. raža ir gatava un This is gatava not just novākt. a ministry. Tā nav This is tikai a kalpošana, movement. tā ir kustība. A revival wave prophesied and now fulfilled Tas in our bija generation. pravietots, bet tagad tas tiek We were born for such a redzams time as taps this, mūsu paudzēm. to carry the flame of Mēs His esam glory, radīti, lai to see nestu India saved. viņa slavas liesmas sevī. India shall be saved, Un Indijai and the jātop glābtai. nations shall Un see tautām God's ir glory over India. jārauga Dieva slava. Hallelujah. Halleluja! This is a young man. Tas cilvēks ir jauns. He's only 41. Viņam ir 41 gads tikai. When I handed him the mic Tajā mirklī, kad viņš iedeva viņam mikrofonu, he was 30 years old. viņam bija tikai 30 gadi. Same age as Jesus when he Tajā started pašā his vecumā kā ministry. Jēzum, kad Jēzus sāk kalpot. But I've been in talking with him. He's going to come to Brazil with us and do crusades. Viņš ir veids sarunas ar šo cilvēku un We're viņi looking brauks forward uz to doing some big Brazīliju. crusades with him. Viņi grib veidot krusēdus Brazīlijā. I was just talking to him last week, Viņš runāja ar viņu pagājušajā nedēļā. and he says he and his wife, Un viņš un viņa sieva, they're doing these big outreaches. viņi taisa šādas lielas And izgājienas they're pie tautām. weeping. After the outreaches are over and they're in their home, Un tad, kad viņi šie izbraukumi beidzas, viņi atgriežas they mājās, weep. viņi raud. They're crying. Viņi raud. How can you use us like Kā this? tu vari Lord? izmantot tādus cilvēkus kā mūsu? I told him it's because Un es teicu, viņš you hunger for humility, ir brother. augstošs pēc Don't stop being pazemības humble. un neapstājies būt pazemīgs. Some of the great men of great evangelists and Lieli pastors in India, evaņģēlisti un mācītāji, kas ir Indijā,
You know, they like to hang out with him, Viņiem ļoti patīk ar viņu tā kā sadarboties, but he sees their character bet viņi redz viņu raksturu, and he doesn't want to hang out. un tad viņi vairs negrib ar viņu tā kā He says, all sadarboties. I want to be remembered for Viņš saka, viena lieta, kāpēc, lai When man I get to atcerās heaven, cilvēki, es gribu, lai tad, kad es nonāku is that Jesus debesīs, says, well done, good ka and faithful Jēzus saka, servant. man viena lieta, tu labi esi darījis, You loved your uzticīgais wife, kalps, tu mīlēji savu You loved your sievu, children. tu mīlēji savus You took care bērnus, of your family. tu rūpējies par savu ģimeni, Come on into heaven un nāc pie manas ģimenes, He's not pie looking- manas debesīs. for the big name. Viņš nemeklē savu But lielu yet- vārdu uztaisīt, The Lord's using him like bet this. Dievs izmanto viņu. This is what will happen Un if tas notiek people tad, hunger kad for cilvēki humility in these augst last būtu days. pazemīgi šajās These are pēdējās the kind of dienās. revivals that happen. It can happen Tādas atmodas in notiek, Latvia. un tādas var notikt arī Latvijā. Amen? Amen. So, praise God. Slavu Dievam. Well, let's get into the Word of God today. Ieskatīsimies Dievu vārdā šodien. While we were taking communion, Kamēr mēs dalījāmies svētajā vakarēdienā, this thought came to me. viņam atnāca šāda You doma. know, Jesus said, do this in remembrance of me. Ja jūs teicat, dariet to pieminēdami mani. The bread represents his broken body. By his stripes Miesa we're healed. ir tā, kas reprezentē Jēzus salauzto miesu, jo viņa rētās mēs esam dziedināti. The wine represents his Vīns shed blood that protects us and forgives our Parāda sins. viņa svētās asins, kas mūs apsargā un ir pār mums. So I'm not so young anymore. Viņš vairs nav tik jauns. I'm getting older. Viņš katru dienu kļūst vecāks. And for many years I've been very healthy. Un daudz gadu laikā viņš ir bijis veselīgs. No infirmities, hardly any at all. Nekādas augstēšanās, Maybe a gandrīz few nekādas. injuries from basketball Varbūt kaut kāds, or hunting or something. Kaut kas no medībām vai basketbola spēlēšanas, In kādas the traumas. last 2 years, Un pēdējos 2 gadus I've been dealing with infirmities in my body. viņam sāks kaut kāda iekaisuma ķermenī. And I've had to contend for my own healing. Un viņam ir jālūdzās pēc savas dziedināšanas. Pastor Edwards was asking last night, what's wrong with your leg? Mācītājs Edvards jautāja, kas kaiš tavai kājai? For the past couple months, Pēdējos mēnešus I could hardly run on it. viņš pat nevar paskriet, And balstoties šo it's kāju. like the IT band was Tā kā kaut tight. kāds muskuls ir stīvs, A lot of inflammation in here. un tur ir kaut kāds iekaisums, So very difficult to do things. un lietas darīt ir grūti. So they felt to pray last night. Un pagājuši vakar viņi lūdz, I'm feeling good. un viņš jūtas labāk. Yeah. I think I might try go running today. Un šodien viņš mēģinās It's feeling paskriet, much better. jo sajūta ir daudz labāk. There's other things I had some really bad digestive problems with digesting my Bija kaut food. kādas problēmas ar ēdienu sagremošanu For 2 years, 2 I gadus. pray and it wasn't going away. Un viņš I lūdz, un speak tā the word. neiet It projām. lingered. But in January, I received prayer from Randy Clark, Bet janvārī bija Rendija Klārka lūkšana, and I Aizlūgšana. could start eating again. un viņš var atkal And sākt ēst my lietas. food would go down. Un ēdienas noiet lejā, It wasn't getting stuck un anymore. nekur neiesprūst vairs. And once in a while, some minor problems since then, not major. Tad nekāds liels problēmas nav bijušas, But tādas I've had to minimāls problēmas. stand on the Word of God Bet tajos for my mirkļos healing ir too. jāpastāv uz Dievu vārdu par But you know personīgo what he told me during dziedināšanu. communion? Un tad, kad mēs pieņēmām vakarēdienu, You know, I said, viņš teica, His Word viņa vārds and the stripes that went across un His viņa back rētas, kas bija uz viņa muguras, are more real ir daudz reālāks than what my body is telling. nekā tas, ko man My body's ķermenis telling saka. me- Ķermenis saka, You're getting old. tu paliec vecs, You're going to have to put up with these un things. tev ir jātiek galā ar No. to. Nē, The Word of God Dieva vārds and the stripes across un Jesus' Kristus back, brūcis uz viņa muguras. they're more real to me. Viņi ir daudz reālāks, viņas ir daudz My reālāks body šodien. is going to line up with God's Un Word. ķermenis mans Every single paklausīs Dieva vārdam. infirmity will leave my Un body. jebkāds iekaisums atstās manu ķermeni. As sure as there's a God in heaven,
Esmu pārliecināts, ka Dievs ir And debesīs, by his stripes I'm healed. un ar viņa brūcēm esmu Every dziedināts, body part has to line up with God's word. un katram ķermeņa I'm not gonna daļai ir jāpakļaujas Dieva I'm not going vārdām. to settle for second best. Es ne sekundi And if nešaubīšos. the infirmity tries to come back, Un ja šis iekaisums grib atnākt atpakaļ, speak his word. tad runā Dieva vārdu. Amen. Amen? So let's talk about Tāpēc runāsim par, how to walk in authority and power. kā staigāt autoritāte un spēkā. And let's look at what the word of God says Pastīsimies, ko par to saka Dieva vārds. about your words. Par taviem vārdiem. Your words, Tavi vārdi, the thing that comes out of this little tongue here, kas nāk ārā no šīs nelielās those mēles, words that are spoken tie vārdi, ko tu izrunā, shape your future. veido tavu They nākotni. shape your destiny Viņi veido tavu for likteni. either good or bad, Vai no uz labu, vai uz depending on ļaunu. what kind of words are Viss coming out of atkarīgs no your tā, mouth. kāda veida vārdi nāk no tavas mutes. Oh, I just recall Viņš vienkārši atcerējās, when I was young, kad viņš bija jauns. I like sports. Viņam patika sports, I like football. sevišķi futbols. I was a good golfer, Viņš bija ļoti labs golu sitējs. and my coach, Un viņa treneris. I was at a young age, he expected me to really be one of his Viņš tajā top laikā bija ļoti golfers. jauns, un viņš gribēja, lai viņš izaug kā, treneris gribēja, lai viņš izaug kā liels profesionāls. But I like rock and roll back then, Viņam patika rock and roll music. rock'n'roll mūzika. And I was listening to a song Un viņš klausījās kādu dziesmu by Ozzy Osbourne, par Aziju Black Osbornu. Sabbath, not a good Melnais song. sebats, tā nav laba dziesma. The Prince of Darkness, Par I think they tumsas called him. princi. And he would go, "Ai." Un viņš saka, ai. On one of those songs. I just No, no, was just hearing it on the radio the other day. Un viņš to dzirdēja par rādio kādu citu dienu. And you know what I would do is I would say, Un viņš teica, I am a rot. ai, I am a rot. I'm terrible. esmu briesmīgs. I would start speaking, Un viņš to runāja, I'm playing viņš to golf. dziesmu, spēlēja golfu. and if I make a bad shot, Un tad, kad viņam bija slikts, I'm a rot. slikts It sitiens, means viņš teica, you're terrible. ka esmu briesmīgs. I Un tad, tā kā tai am dziesmā, a rot. es esmu And I was just neveiksmīgs kind un of mimicking riebīgs. Ozzy Osbourne. Un tas bija no tās dziesmas, ko dziedāja Azijas Osborns. You know what happened? Un zini, kas notika? My golf game went Golf spējas viņam vispār became nokrita. terrible. Un tās kļuva briesmīgas. And my coach was wondering, Un what's treneris going prasīja, on? kas tad notiek ar tevi? The words that were coming out Vārdi, of my kas mouth, nāca no manas mutes, I was cursing es something I was pats good at. sevi nolādēju tajās lietās, kurās bija labs. And I ended up becoming so bad at golf Un golfā viņš bija tik ļoti slikts. that I went out for track instead so I could get ready to play college football. Un tāpēc viņš devās spēlēt koledžā futbolu. But it started with me saying, Bet tas sākas ar to, ka viņš Negative dziedāja things out of my šos mouth. vārdus caur savu and muti. people would copy me. Un cilvēki My kopēja friends, viņu. I Draugi arī teica tāpat, I'm a jā, rot. es esmu And it ļauns, became a slikts. popular saying with my friends. Un visiem draugiem bija šis tāds teiciens, was not good. bet tas nebija labs. Your words have power. Tavi vārdi, tiem ir spēks. They shape your destiny Tie veido tavu for either good or nākotni. bad. Vai nu uz labu, vai uz ļaunu. What we do with our words. Ko mēs darām ar saviem vārdiem? So here's something to consider, the power of God's words. Ir lietas, kas ir jāpārdomā, kāds Are spēks we ir Dieva vārdā. speaking what God says? Vai mēs runājam to, ko Dievs The saka? Bible says we're to have a good confession. Hebrews 10:23. Ebreji 12:23 saka, lai mums ir laba liecība vai That word apliecība. confession, Šīs vārds it means to apliecība say the same thing that nozīmē, God ka tu says. apliecini tieši to vai atkārto tieši to, ko Dieva vārds saka. We're supposed to say the same thing God says. Mums ir jāsaka tās pašas lietas, ko Dieva vārds Here's saka. what his word says. Un viņa vārds saka, Proverbs 18:21. Salmana pamācības 18, Life and death are in the power of the tongue. ka dzīvība un nāve ir And they who, mēles varā. Bible says, life and death are in the power of our tongue. Dzīvība un nāve ir mūsu mēles varā. I'm going to share a bunch of scriptures, so we'll move quick. I'll just quickly quote Mēs, them. viņš ātri We don't have time to turn there. nosauks But it says, life and death are in your raksturvietas, tongue.
kur dzīvība un nāve ir mēls This varā. little tongue has Viss mēs power of neapskatīsim. life or death, Šai mazajai cursing or mēlē ir blessing. iespēja svētīt vai nolādēt. Do you know, last night we shared how the name of Vakar mēs Jesus dalījāmies ar to, kā has Jēzus been vārds exalted above every other ir name. paaugstināts pāri visiem vārdiem. That every being in heaven, earth, and under the earth Ka will ikviena confess He's būtne Lord. debesīs, uz zemes vai zem zemes viņa apliecinās kā kungu. There's one thing that's above the name of Jesus. Ir tikai viena lieta, kas ir lielāka par Jēzus vārdu. Do you know what that is? Ziniet, kas tas tāds ir? Psalms 138, verse 2. Psalms 128. 138, verse 2 128. said He's exalted Viņš His word savu vārdu ir above paaugstinājis His virs name. sava vārda. Mums angliski ir divi His vārdi nosaukt. word is exalted Viņa above His dotais name. vārds ir paaugstināts augstāk par viņa vārdu Jēzus. Jesus said this Un Jēzus teica tā, in Matthew 24:35. Matei 22, 23, Heaven and earth will pass away, ka zem un debesis zudīs, but He said, my words bet mans will vārds never nekad pass away. nezudīs. Heaven and earth will pass away, Debes un zemes pats but zudīs, there's something that will not pass bet ir away. kaut kas, kas nekad nezudīs. The words spoken from Almighty God. Vārds, kas ir izrunāts caur varenā Dieva muti. So if we're speaking His word, Ja mēs runājam viņa vārdu, if we're claiming His kad promises mēs apliecinām for viņa healing or deliverance or apsolījumus par prosperity, atbrīvošanu, par uzplaukumu, what's going to prevail? tad kas būs? The problems Vai problēmas pastāvēs, or His word? vai viņa vārds pastāvēs? His word can't pass away. Tad viņa vārds nevar izzust. That's why my body has to line up. Tāpat kā manam ķermenim ir With jāpaklaus God's Dieva word. vārdam. Amen? Amen? How would you like to get angels to work on your behalf? Kā jūs gribētu, lai eņģeļi strādātu jūsu labā? It says in Psalms 103, 20 and 21, Psalms 103, 21, that it 22 says His teikts, angels excel in strength, ka viņa eņģeļi hearkening unto the voice of His word paklausa viņa vārda balsī, to do His good pleasure. lai darītu, kā tas saka. How would you like to get the angels working Ja for jūs you? gribat, lai eņģeļi strādā jūsu labā, Speak His word. runā Dieva vārdu. In fact, Jesus said this in Luke 12, 8 and 9. Lūkas 8, 12. If you confess me before men, Ja tu apliecināsi mani I'll cilvēku priekšā, confess you before the angels of es God. tevi apliecināšu Dieva eņģeļu priekšā. If you deny me before Ja tu men, nolieks mani cilvēku I'll priekšā, deny you before es the angels noliekšu of God. tevi Dieva eņģeļu priekšā. So if we're speaking His word or we're talking about the Ja- living word, Ja mēs Jesus, runājam par Dievu vārdu, par dzīvo Angels vārdu Jēzu, will move on our behalf. tad eņģeļi strādās mūsu labā. Here's a scripture in the original Greek. I'm going to read it like it was in the Greek. Ir rakstiet, kur viņš nolasīs oriģinālā Matthew grieķu valodā. 12:36. Matei 12, 26. Jesus said, I tell you, on the day of judgment, Es saku tev tiesas men will dienā, give an account for every idle word they speak. cilvēki atskaitīsies par katru lieku vārdu, kuru viņi ir izrunājuši. Every inoperative word Jebkurš or every careless or useless word. tātad veltīgi izteikts vārds. Men will give an account for every Cilvēkam būs jāatskaitās useless par word they katru speak nederīgu, nepareizu vārdu izmantot. on the day of judgment. Tajā tiesas dienā. Some of us are going to be really busy when we get to heaven. Kāds būs ļoti aizņemts, kad nonāks debesīs. We have to give an account of all the Būs jāatskaitās par words that we spoke visiem that don't vārdiem, work. kurus mēs izrunājam, un viņi bija, All the words that Nevajadzīgi. came out of our mouth that were useless kuri bija nederīgi, or brought curses nevajadzīgi, into our life. vai atnesa We have to lāstus give an mūsu account for dzīvē. those. Par to būs jāatskaitās. We might as well clean up our Mums words ir right jāiztīra now. mūsu vārdi Then jau you're not tagad, so busy up in heaven lai debesīs nebūtu tik daudz trying to darba give an account ka for viss all these bad jāatskaitās words you spoke. par visiem vārdiem, kas bija sliktiem izteiktiem. So it's turn in your Bibles to Genesis Mēs atvērsim 1 pirmo Mūzes grāmatu. verses 26 through 28. Pirmā Mūzes. Which chapter? Jā, pirmā Mūzes, pirmā nodaļa. And where's?
26. No 26. panta līdz 28. It says in Ephesians 5:1, Efeziešos 5:1 ir to be teikts, imitators of God as dear children. līdzinieties Dievam, kā viņa We're, dārgie s- bērni. we're supposed to imitate Mums God. ir jāimitē vai jālīdzinās, It jākopē says in Dievs. 1 John 2:6, 1. Jāņa 2:6 ir teikts. it says, he that says he abides in Christ Tas, kas saka, ka viņš paliek Kristū, ought to walk even as he walked. tam ir jāstaigā tāpat, kā Kristus staigāja. So how did Jesus, Kā tad Jēzus to darīja? the Son of Man, Cilvēka the dēls, Son of God, Dieva dēls, how did he walk? kā viņš staigāja? Let's read Lasīsim. the beginning of time. Laika Go ahead and iesākumā. read that. Tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Tie, lai valda par zivīm jūrā un par putniem gaisā un par lopiem, par visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū. Un Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu, pēc Dieva tēla viņš to radīja. Vīrieti un sievieti viņš radīja. Un Dievs to svētīja un sacīja uz tiem, augļojieties un vairojieties. Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to un valdiet par ziviem jūrā, putniem gaisā un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi. So here it is. Te tas ir teikts. Who's speaking? Un kurš runā? This is Jesus, God the Tas Creator, ir the Jēzus, pre-incarnate Dievs Christ. radītājs, tad Kristus pirms ieiešanas cilvēka miesā. He said, let us make man in our Saka, own izveidosim image and according cilvēku, after our likeness. Kurš ir pēc mūsu līdzības. The word likeness in the Hebrew, Līdzība, šis vārds līdzīgs ebreju valodā, it means an exact duplicate in kind. nozīmē, ka tas ir duplikāts vai kopija, pilnīgi tāds pats kā You and I oriģināls. are made an exact duplicate of God. Mēs esam kā kopija izveidot Dievam, We're made in His image and His likeness. viņa līdzībā. And then notice He gives us dominion and authority over everything on the earth, Un tad viņš dod mums valdīšanu un autoritāti par visām lietām, kas ir uz zemes. even the creeping things. Pat par which tiem, was- kas rāpo. That's how Satan came in the beginning of Un time, tā creeping on Sātans the earth. ierāpoja ēdienas dārzā pašā sākumā. So here's one thing, Un šeit ir viena lieta. and I don't have time to teach on it. Nav viņam tik daudz laika, lai viņš varētu to We visu have some mācīt. books back there on Tātad- called The Authority Given to Ja Mankind. jūs gribat, jūs arī varat nopirkt šādu grāmatu angļu valodā, tur aizmugurē būs. Every one of us in this, every person born on planet Earth has authority. Ik viens cilvēks, kas piedzimst uz šīs planētas Zeme, viņam ir dota vara. So how many here, I'm going to make sure you're awake. Viņš grib pārbaudīt, vai jūs esat How pamodušies. many of you here were Cik born on planet No Earth? Raise jums your ir hand. piedzimuši šeit uz planētas If you're Zeme. born on planet Earth, raise your hand. Ja tu esi piedzimis uz planētas Zemes, pacel savu roku. It's not a trick question. Tas nav tāds jocīgs jautājums. Okay. Look around. Keep your hand up. Tur savu roku un pasties apkārt, vai viss ir piedzimuši Now uz look Zemes. around. There's some people that don't have their hands up. Dažiem cilvēkiem nav pacelts rokas. You might say, that person's a little strange. Tas cilvēks noteikti ir tāds dīvains bišķiņ. Well, there you have it. They weren't born on this planet. Jo viņš nav piedzimis uz šīs zemes. This authority thing doesn't work if you're Tātad viņam an nestrādā alien autoritāte. from outer space. Tad viņš ir noteikti kāds marsjāns But no if you're born citas on planet planētas. Earth, Bet ja tu esi dzimis uz you were zemes, born with authority. tu esi piedzimis ar autoritāti. But un there's a varu. major problem. Bet ir kāda galvenā In problēma. and of yourself, you can't carry out your own authority. Tu nevari šo autoritāti izmantot. So how do you carry out your authority? Tad kā tu vari iznest šo savu To do autoritāti? good, Darot labu, you have to partner with the Holy Spirit, tev ir jābūt partnerim ar Svēto garu. just like Jesus did, Tā When he darīja was arī Jēzus. filled with the Holy Ghost. Viņš bija piepildīts ar Svēto garu. It says in Acts 10:38, he went about doing good, healing all who were oppressed of the Apostoļu Holy, darbās teica, ka all who viņš, were oppressed viņš dziedināja by visus, kas the devil, bija Sātana because he was apspiest, filled with the Holy jo viņš Ghost. bija piepildīts ar Svēto garu. So Holy Spirit gives us authority Svētais to gars dod carry mums šo out and autoritāti, do lai mēs varētu miracles. to piepildīt un But- darīt brīnumus. Every person born on this planet has authority. Bet katrai personai, kas ir piedzimis šeit uz zemes, ir šī autoritāte un vara. There are people, Bet ir cilvēki, they use their authority kuri izmanto savu varu not for good. un nevis priekš labām They lietām. partner
knowingly or unknowingly Vai nu with zinot, vai demon nezinot, viņi spirits. sadarbojas ar demoniskiem gariem. Demon spirits will give you the Demoniskie ability gari to carry out your authority also, Var arī iedot tev spējas šo autoritāti un var to izmantot, do evil. lai darītu ļaunas lietas. Look at some of the politicians around the Ja world. paskatāmies politiķi Look at what pasaulē, happened during COVID. kas notika Covid laikā, paskatieties. People like Dr. Fauci, Bill Gates, Kāds these Bills people are Gates, kā Dr. possessed by Fauci, demons viņi bija dēmoni apsēsti. to release the things that they released during COVID. Viņi gribēja īstenot šīs lietas, kas notika They Covid laikā. partnered with demons. Viņi sadarbojas ar Demons dēmoniem. gave them their Dēmoni authority deva šo to do evil on autoritāti this earth. darīt ļaunu uz šīs zemes. Hitler, the same thing. Tas pats notika ar Hitleru, Mao Zedong, Mao Zedong, Joseph Stalin. Staļins. Well, how did they do this evil in the Kā world? viņi varēja darīt šo ļaunumu? They partnered with Viņi bija demons, knowingly sadarbībā or ar unknowingly. demoniem. Tas varbūt gan apzināti, gan They had neapzināti. authority. Un viņiem bija šī vara. But you know what most Christians do? Bet ziniet, kā daudz kristiešu dara? They don't use their authority for good. Viņi neizmanto savu They don't use their authority autoritāti for bad. ne priekš labām lietām, ne priekš sliktām. They're just kind of sit on their authority. Viņi tā kā sēž virsū savai autoritātei un They're varai. not doing good or evil. Es nedaru ne labu, ne ļaunu. It's because they think God's going to do it all. Jo viņš domā, ka Dievs visu izdarīs. That's wrong teaching. Un tas ir nepareizi. He Tā ir nepareiza gave mācība. authority to every Autoritāte person ir born on iedot this earth. cilvēkiem, kas ir dzimuši šeit uz And zemes. how do we operate in that Un authority? kā mēs ar šo autoritāti darbojamies? Turn to the beginning of Genesis 1, verses 1 through 3. Ja Let's mēs read this. nonākam pirmā mūzes grāmatā no pirmā nodaļā no This 1 will līdz show 3 you pantam, how we use our authority. mēs ieraugam, kā mēs varam izmantot savu autoritāti. Go ahead and read that. 1 to 3. Yeah. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs sacīja, lai top gaisma, un gaisma tappa. Genesis 1, verses 1 through Yes, 3. yes, yeah, 1 to 3. That's it? Okay, you read that? Yes, I read. Now, notice what happened in the beginning of time. Tad kas notika laika iesākumā? The earth was without form, it was Zeme void. bija bez formas, tā bija Darkness was bezformīga, upon the tumša, face of the deep. un pār dziļumiem lidinājās tumsa. No creation yet. Nekāda radījuma. And it said Un tur ir teikts, the Holy Spirit was hovering Svētais over the gars face of the water. lidinājās pār ūdens virsmu. We've got to understand this. Ir jāsaprot tas. We partner with the Holy Spirit for Mēs miracles. sadarbojamies ar Svēto garu, lai radītu Even brīnumus. Jesus, God the Pat Creator, in Jēzus, creation, radītājs, partnered with the Holy Spirit. Sadarbojās ar He Svēto was garu, lai hovering on the radītu. face of the water. Svētais gars lidinājās Nothing pār ūdens happened virsmu, yet. un nekas nenotika vēl. Then what happened? Un tad notika, It says, God said, kad Dievs teica, let there be light. lai top gaisma, And light came into being. un gaisma tappa. And scientists tell us today Un zinātnieki šodien the stāsta, universe is expanding at the speed of light. ka visums virzās uz priekšu ar gaismas ātrumu. We shared it last night. How fast is the speed of light? Un mēs jau pagājušajā vakarā runājām, ka cik ātri ir gaismas ātrums. 300,000 300,000 kilometers per kilometru second. sekundē. Light is expanding. Tā pārvietojas gaisma. That's how fast the universe is expanding. Un tik ātri pārvietojas visums. We think we're just a little small universe. Un mēs esam tādā mazā visumā. Scientists will tell you, no, it's expanding at the Un speed of zinātnieki light. saka, ka tas kustās tādā How did it start? gaismas ātrumā. Un kā tas viss God sākās? said. Dievs teica. So before the manifestation, before the miracle of creation took place, what Pirms happened? notika šīs radīšanas brīnums, kas notika? Sound. Skaņa. Sound came. Skaņa ieradās. Sound Skaņa brought the manifestation of the miracle lika brīnumiem notikt. of creation. God said, Radībā Dievs teica, and if you read the rest of Genesis un ka mēs ilsam 1 vispārējo and 2, how, pirmo otro nodaļu šajā how did God create mūsu everything? grāmatā, kā Dievs visu radīja. He said it.
Viņš visu izteica. So sound came Skaņa before the manifestation. Nāca pirms radās šis brīnums. If we want to see things happen in our life, Ja mēs gribam, lai ieraudzītu lietas, ka tās notiek mūsu and we're dzīvē, made in the exact image and likeness of jo mēs Jesus, esam radīti līdzīgi Jēzum, tādā we pat have to līdzībā. understand the Mums importance ir of sound. jāsaprot, cik nozīmīgi ir skaņa. Speaking things. Tās lietas, ko God mēs izrunājam. spoke. Dievs runāja, The Holy Spirit was hovering, Svētais gars lidinājās and here comes creation. un radās radījums. Hallelujah. Aleluja! Radība. So, praise God. Slavu Dievam! How did you know when Jesus walked this earth? Kad Jēzus staigāja pa šī zemi, If you read Matthew, Mark, Luke, and John, ja tu lasi Mateju, Marka, Jāņa un Lūkas evaņģēliju, look at how he did his miracles. paskatieties, kā viņš darīja šos brīnumus. Many times he spoke the end result. Daudzreiz viņš runāja un Before the tas miracle radīja even rezultātu. transpired, what did Jesus do? Tad pirms notika brīnums, Jēzus ko darīja? He spoke the end Viņš results. runāja jau par gala Do you rezultātiem. remember one of the greatest examples of faith in the Bible Viens is lielākais- Luke chapter 7, Lūkas 7. nodaļā ir verses viens 1 through 10. no 1. līdz 10. panta. ir The minēts- centurion servant, Tur ir šis virsnieks. he was dying. He was dying. He was dying, this servant. Viņa kalps mira. And the centurion Un šis sent virsnieks people to go talk to Jesus. sūtīja Come and heal my cilvēkus servant. pie Jēzus, lai Jēzus nāk un dziedina viņu kalpu. So Jesus was heading towards his house. Un Jēzus jau tagad gribēja doties uz viņu māju. And the centurion sent word, Un hey, šis Jesus, virsnieks teica, sūtīja viņam pretī you vārdu. don't Viņš teica, even "Nē, have to Jēzu, come to my tev place. nevajag pat nākt uz manu māju. He said, just speak the word Viņš only, runā tikai vārdu, and my servant will be healed. un mans kauls būs vesels. Jesus said, Un Jēzus teica, I've not seen such es great neesmu faith redzējis tādu lielu in all of ticību Israel. visā Izrēlā. Just speak the word, Vienkārši runāt vārdu, and that servant will be healed. un kauls būs dziedināts. So what did Jesus do? Un tad, ko Jēzus darīja? He didn't even go to his house. Viņš nedevās uz He šo māju. spoke the word, Viņš runāja vārdu, and exactly the same un moment, tieši that tajā servant mirklī was tas healed. kalps tika dziedināts. That's the power of the word. Tas ir vārda spēks. You know, during times of COVID, Covid laikā we kept our prayer meetings going, viņi turpināja pulcēties and lūkšanās. there was a lot of people Un bija daudz cilvēki. that they had relatives. We were seeing a lot of miracles in our church during COVID Un Covid laikā viņi redzēja daudz brīnums, bet tur because bija daži we didn't cilvēki. we only shut it down for a few weeks. Viņi tikai aizvēra savus We lūkšanas kept it sapulces uz open. dažām nedēļām. We didn't social distance. We didn't do the Viņiem bija- mask wearing. Viņi nevilka maskas, viņiem nebija We didn't get sociālās vaccinated. distances. Viņi nekļuva vakcinēti. And during the prayer meeting, Un people caur would šiem come and say, I have a relative in Texas, or I have a relative Un tad, here kad bija šīs who lūkšanas, needs tad healing. bija cilvēks, teica, viņiem ir radinieki Teksasā, tur tālāk kaut kur Can citur. we Vai call mēs, them and pray for vai them mēs over the varētu phone? viņiem piezvanīt caur telefonu, un, lai viņi saņem dziedināšanu? I said, sure, let's do Es that. teicu, jā, daram tā. So we pray, Un viņi lūdza, and people were getting healed un over the cilvēki phone tika dziedināti caur telefonu. in a different state. Pilnīgi citā They weren't štatā. even in the meeting. Un viņi pat nebija We tajā just dievkalpojumā. spoke the word Viņi and runāja said, be vārdu healed un in teica, es Jesus' dziedināts name. Jēzus And vārdā. they would get Un miracles in viņi their saņēma physical body. brīnums savos They would fiziskajos wake up the ķermeņos. next morning, they were Nākamajā completely rītā healed. viņi piecēlās un bija pilnīgi Undeniable dziedināti. miracles Tādi nenoliedzami brīnumi, because there's power in speaking. jo izrunātā vārdā ir spēks. How do miracles happen? Kā tad notiek brīnumi? Sound. Ir skaņa. The sound comes before the manifestation. Skaņa nāk pirms notiek brīnums. Words of knowledge. Gudrības vārdi It's a gift of the Holy Spirit. ir svētā gara dāvana. Bible said, covet earnestly all the gifts of the Spirit. Visas šīs dāvanas ir no svētā gara. And I like, many times I like to operate as the Holy Spirit leads in words of knowledge. Viņam patīk darboties, kad svētais gars atklāj šos gudrības So vārdus. last month I was in India and Nepal doing leadership conferences. Pagājušajā
Next year? leadership conferences for pastors and Pagājušajā leaders. gadā, pagājušajā mēnesī viņš bija Nepālā, Indijā, un viņiem bija līderu un mācītāju sanāksmes. And when I was in Nepal, I had a word of knowledge. Un viņam bija gudrības vārds Before I tajā went to mirklī. the conference, this word of knowledge came during prayer time. Un caur lūkšanā viņš bija saņēmis šo gudrības vārdu, pirms viņš devās uz to The word of knowledge satikšanos. was renal failure. Un viņa vārds bija Failure, it's kidney failure. kaut kāds aknu, kaut kādas problēmas. I said, somebody, I Un got viņš there teica- the first day, and I said, somebody here, Un pirmajā dienā, kad viņš bija šajā konferencē, viņš you teica, have kādam kidney ir failure, kādam and you need Jesus to heal you. kādam ir nierslimība, jā. Un Jēzus tev grib dziedināt. Nobody came up. Neviens neiznāca. Nobody there. Neviens tāds nebija tur. So the next day, Nākamajā dienā I felt that word of knowledge again. viņš atkal saņēma šo I gudrības said, vārdu. somebody Viņš saka, has šeit kidney failure. kādam ir nierslimība. If you have kidney failure, come on up here. We Ja want to tev pray ir for you. nierslimība, nāc šurp, mēs lūksim par tevi. Nobody responds. Neviens neatsaucās. So the next day, we went to India to do a conference in India. Un trešajā dienā viņi devās konferencē uz But the Indiju. conference was going on for one more day. Un vēl vienu dienu In tur Nepal. notika šī konference, un tā bija Nepālā. So what happened? Kas notika? A lady came Iznāca dāma the third day. trešajā dienā, Her kidneys were failing. un viņai bija problēmas ar nierēm. She had catheters Viņai tur bija Tubes. katedras, tādas trubas saliktas, because her kidneys were failing. jo pats nieri She had come from the nestrādāja. hospital. Viņa no slimnīcas ieradās, And the pastors prayed over her. un mācītāji lūdz par viņas, And she was instantly healed. un viņa momentā tika She dziedināta. took the catheters out. Izņēma katedras And she's giving glory to un Jesus. deva visu slavu Jēzum. See, that's a word of knowledge. Tas ir gudrības vārds. And see what happens, Un ziniet, kas notiek? you could speak out that word of knowledge. Tu izrunā šo gudrības vārdu, And there's what's happening. un tad kas notiek? Just by speaking it out, Kad tu there's sound. izrunā, tad tu šo skaņu. The next thing is the manifestation. Nākamā lieta ir Even though it brīnums. got delayed, Pat ja Dievs but kavējās, just by speaking out, there was bet authority tu izrunā for to ar that miracle to autoritāti, take un place. šis brīnums var notikt. So trust God for words of knowledge. Uzticies Pray Dievam par for words of gudrības knowledge. vārdu. Then Lūdz speak pēc them out. gudrības vārdu, un tad izrunā In šos faith. vārdus ticībā. Amen. Speaking the end results. Un runāšanai vienmēr ir rezultāts. It says in James 3:6 Jēkab 3:6, that our tongue sets Ka- on fire the course of nature. ka mūsu mēle var aizdzināt liesmas. In other words, the ugunsliesmas. wheel of nature. Tad viņa ir tā kā stūre mūsu dabai. Negative words Negatīvi can vārdi short circuit your destiny in God. var izmainīt tavu likteni, kas tev Dieva Positive paredzēts. words Bet pozitīvi vārdi can thrust you into your God-given destiny. var tev palīdzēt iet Dieva liktenī. Your words have so much power. Un taviem vārdiem ir ļoti liels spēks. One time we were in Colorado, Vienreiz viņi bija Kolorādo. and I said, somebody here has lymphatic cancer. Un kā, viņš Or teica, cancer of the kādam throat. ir limfētiskā Word of limfētiskais vēzis. A lady came forward. Un tad iznāca sieviete, She was dying of throat cancer, un viņai lymphatic bija cancer. limfu vēzis vai rīklas vēzis. And there wasn't much hope for her, Un viņai nebija daudz cerības. but she came forward. Bet viņa iznāca priekšā, We laid hands on her. viņa uzlika rokas viņai. She said, as soon as we laid hands on her, Viņa saka, tā kā es sajūtu, she ka felt like gravel was draining down her throat. viņa sajūta, ka kaut kāda tā kā smiltis grants bija lejā pa The viņas rīkli. cancer had left. Un šis vēzis She pamet viņas felt like ķermeni. dancing. Un viņas gandrīz vai She sāka all of a sudden dejot. had so much energy, Viņai bija tik daudz and enerģijas. she felt so good. Un viņa jutās ļoti She was labi. completely healed. Viņa bija pilnībā dziedināta. A few days later, Pēc dažām dienām the cancer kind of came back. vēzis atgriezās. The same thing. Tāpat lieta, All of a sudden, she could feel Un the viņa sajūta- cancer in the throat again, kad vēzis ir kaklā in her lymph nodes. un viņas limfmezglos.
She didn't say, oh, I guess I wasn't healed. Nu, viņa teica, man likās, ka es nebiju dziedināta. Oh, I guess I'm going to have to put up with this. Man laikam, jāpakļaujas tam. She knew enough about the Bible. Viņa zināja pietiekami par She started Bībeli. speaking the Word of God. Viņa sāk runāt She Dievu said, vārdu. no, you're not, Viņa devil. saka, nē, Sātans. I'm healed by the Es stripes esmu of Jesus. dziedināta, Jēzus brūcēs. I rebuke you, Es Satan. aizliedzu I tev, rebuke you, Sātan. cancer, in Es Jesus' aizliedzu tev name. vēzi You get Jēzus off of my vārdā. body. Pazūd no manas I'm miesas. healed by the Es esmu stripes of dziedināta, Jesus. Jēzus She brūcēs. spoke the Word of Viņa God runāja out Dievu of her vārdu mouth. no savas mutes. There was sound. Tā bija skaņa. And what happened? Un kas notika? The manifestation came. Tāds brīnums. She was healed again. Viņa atkal tika A dziedināta. few days later, Pēc dažām dienām it tried to come back again. tas mēģināja atkal atnākt Said, atpakaļ. no, you're not. Viņa saka, nē, Jesus paid the price Jēzus for my samaksāja healing. cenu par manu By his dziedināšanu. stripes I'm healed. Viņa brūcēs, She esmu didn't get in dziedināta. fear. Viņa She got in nenonāca faith. bailēs, bet viņa She palika said, "No, ticībā I un teica, refuse nē, you, I rebuke es you, aizliedzu devil." tev, Sātan. Guess what? Un uzmini kas? Healing came. Dziedināšana atnāca. This was many years ago. Tas bija daudz gads atpakaļ. She's one of our supporters for our Viņa ir ministry. viena no atbalstītājiem. Never had cancer again. Un viņai nav bijis vairs nekad vēzis, But there was a fight. bet bija cīņa. She stood her ground Viņa and she stāvēja par spoke what savu, the Word of God runāja says. to, ko Dieva vārds saka. Hallelujah. Aleluja. How would you like to know your future? Kādu tu gribētu redzēt savu nākotni? Anybody here want to know your future? Vai kāds no jums šeit gribētu zināt savu Some nākotni? think, not really. Nu, nē, kaut kā negribās. But some, yeah, Daži, yeah. jā. What's my future? Kāds būs man nākotne? You know, how many of you like a prophecy? Kuriem no You know, jums somebody patīk gives you a prophetic pravietojumu? word, Kuram patīk, ka tev saka and that pravietisks prophetic vārds? word bears witness. Amen. Un tas nes Sister, liecību sevī. we're talking about how she started Tad mēs runājam, kā pastoring mācītājs this sāk. church. savu is kalpošanu She had a draudzē. prophetic word. Viņai bija pravietisks vārds. This is the future. Tāda ir This is your nākotne. future. This is Tāda what ir God's going to nākotne. do Tas for ir you. tas, ko Dievs var darīt priekš tevis. Now, I'm not a prophet. Viņš nav pravietis. In fact, we have what we call in the U.S. a non-profit ministry. Un viņam ir tāda bezpravieša kalpošana. So I'm a non-prophet. Viņš nav I'm not a pravietis. prophet. Tad viņš nav pravietis. But I want to tell you, Bet viņš ir pastāstīt. I can predict right now Viņš var pareģot jau every tagad. single person here. Katram cilvēkam, kas ir I can šeit, tell you what's in your future. kas notiks tavā nākotnē. Do you want to hear it? Tu gribi How dzirdēt? would you like to know your future? I'm going to tell you right now Viņš whether saka, you es varu want it or pastāstīt jau ko not. par tavu nākotni. Bible says, Jo Bībele saka, Proverbs 23:7, Salamam pamācība as a man thinks in 23:7. his heart, Kā cilvēks domā savā so sirdī, is he. tāds viņš arī ir. So, what's in my heart, Tas, kas ir manā sirdī, that's what I'm going to become. tas arī kļūs. Tas kļūst Here's what redzams. Jesus said. Tas ir tas, ko Jēzus teica. Matthew 12:34. Matei 12, Out 24. of the abundance No of sirds the heart, pārpilnības the mouth mute speaks. runā. So, what's in my heart? Tas, kas ir manā sirdī, That's what's going to come out of tas my nāks ārā pa mouth. manu muti. And you know what? Un zini, That's your future. tas būs arī tavā nākotnē. Some of you, Daži no jums, you just need to listen jums vienkārši vajag paklausīties, what's coming out of your mouth, kas nāk ārā no tavas mutes, because that's your future. jo tāda ir tava nākotne. When you go through hard times, Tad, kad tu nonāc grūtos laikos, what words are coming out of your mouth? kādus vārdus tu runā, Think about that, padomā par to, because that's your future. jo tas veido tavu I'll tell you, nākotni. your future Tāpēc es tev varu pateikt, is in tava your nākotne tongue. ir tas, Whatever you're ko tava speaking out, mēle runā. especially when you're going through difficult Sevišķi tad, times. kad tu nonāc Oh, grūtībās. I'm not going to make it. Es neizdarīšu to, es Oh, nevarēšu. this infirmity. Šis ir tiekaisums. Oh, it looks like I'm going to have to put up with this the Izskatās, rest ka of man my būs life. jāsadzīvo ar to visu man dzīvi. No, I'm Nē. not going to put up with it. Es The nesadzīvošu. Word of God says. Dieva vārds saka, Amen. amen. Jesus said this in Mark Jēzus teica to 4:24. Marka 4:24. Take heed what you hear. Klausies, ko tu dzirdi.
with the same measure you ar use, to pašu mēru, ko tu it'll be mērosi, measured back to you. būs atmērots tev atpakaļ. To you who hear, Tu, kas dzirdi, more will be given. būs vairāk tev dots. So Jesus said, Jēzus teica, take heed what you hear. pievērš uzmanību tam, ko tu dzirdi. What's something you hear every single day? Ko tu dzirdi katru dienu? What's something you hear every single day? Ko tu katru dienu dzirdi? Some people say, my wife, Cits saka, es dzirdu savu sievu, my husband. vai es dzirdu savu vīru. No, something you hear every single day. Katru dienu tu dzirdi kaut ko. It's the words that are coming out of your mouth. Tos vārdus, kas nāk no tavas mutes. And Jesus said, take heed. Un Dievs teica, ka pievērš tam uzmanību. We've got to be careful what's coming out of our mouth. Mums ir jābūt uzmanīgiem, kas nāk no Fill our mūsu mutes. heart. Mūsu sirds. Hide the word of God in your heart. Sirdī paglabā Speak Dievu what the vārdu. word of God says Un about runā your to, ko situation. Dievu vārds saka par tavu situāciju. And then watch the manifestation Un tad take skaties, place. kāds brīnums Because you were notiksies. made Jo tu in the esi exact veidots image and pilnīgā likeness of Jesus Dieva to do what līdzībā. Jesus did. Tu vari darīt to, ko Jēzus darīja. Hallelujah. Your words Tavi vārdi are like containers. ir tā kā konteineri. Think of your words. Iedomājies, They're like containers. tavi vārdi ir kā tādi nelieli konteinerīši. Life or death. Tu vari izvēlēties vai nu dzīvību, vai nāvi, svētības vai lāstus. We've got to be careful with those words. Esiet uzmanīgi ar šiem vārdiem, They can bring a curse in your life. jo vārdi var atnest lāstu tavā dzīvē. Let me finish up with this last verse. Un ļaujiet man pabeigt ar šo pēdējo Mark raksturvietu. 11:23, Marka Jesus said, 11:23, Jēzus saka, whoever shall say to this mountain, kas teiks šim kalnam, be removed, be cast into the sea, meties jūrā does not doubt in his heart, un nešaubīsies savā sirdī, but believes that those words which he bet speaks ticēs tiem vārdiem, ko viņš runā, will come to pass, tas notiks. he'll have whatever he says. Un notiks viss, kā viņš būs teicis. Jesus said here, you'll Jēzus have teica, whatever you say. Tev ir viss, ko tu saki. There's a lot of Christians, Tie ir daudz kristieši, they don't want what they're saying. kas saka kaut ko, bet viņi Then nevēlas to. change what's coming out of your mouth. Tad jāmainās ir jūsu vārdiem, Line kas up nāk no your mutes. confession and what's being spoken from your Kāda mouth ir tava apliecība no with the tavas word of mutes? God. Lai tā ir vienāda ar Dieva vārdu. Amen? Amen. When we first moved to where we live in Cody, Wyoming. Kad pirmoreiz viņi ieviecās tur Kodī, Miami, It's the rodeo capital of the world. Rodeo, rodeo, like bull riding. Tur jā, ar šiem buļļiem, Bronc jā, riding. rodeo, All the cowboys live in lielākā Cody. pilsēta, tur visi koboji dzīvo. And people like me who want to be a cowboy, Un tā they live cilvēki- in Cody too. Kas grib būt koboji, bet nav So when we dzīvot. first moved there, Tad, kad viņi pirmoreiz tur ievācās, my son was in high school. viņa dēls bija augstskolā. And there was a terrible flu epidemic back then. Un tad bija tāda plauškarsoņa epidēmija. And I think it came from China again. Un It iespējams, ka always tā seems- atnāca no they always Ķīnas. seem to come from China. Jo viss tas nāk no Ķīnas parasti. So there was a couple in our church. Un bija dažs tāds They were really pāris concerned. They draudzē. heard about this Un flu. viņi dzirdēja, ka ir šī gripa. I don't know if it was the Hong Kong flu or Vai swine Hongkongas flu or vai what kind of cūku flu it gripa, was, but they kaut kāda said, veida gripa. oh, this flu is really bad. Šī gripa ir ļoti slikta, viņa teica. You better get prepared. Labāk sagatavojies tai. You better go to Aizej. the pharmacy Aizēj uz aptieku, and get this medicine, nopēc šitāds get zāles, this un medicine, šitāds. get this medicine, put it in your medicine Ieliec cabinet savā skapītī, because you're going to be sick. jo tu būsi slims. You're going to have the flu. Tev būs šī So you gripa. better be prepared. Tāpēc labāk esi sagatavots. So what happened? Un tad, kas notika? This terrible flu came. Šī gripa It was atnāca, so bad they shut down the high school un pat augstskola bija and the jāizver, jo middle šī gripa school bija and tik the ļoti grade schools. infekcioza. So many students were getting sick. Daudz studenti kļuva slimi, You know, we said at the Anderson house, un viņi bija Andersona mājā. the word of God says in Psalms Un viņi 91, teica tā,
Dieva vārds psalmā 21 No saka, sickness or plague will come near our dwelling. nekāda slimība You're vai, not coming to our vai place. mēris nenāks tuvu mūsu By the vietai. stripes of Jesus, we're healed. Jēzus brūcēs, mēs esam dziedināti. God sent His word and healed Dievs us and sūtīja delivered savu us from our vārdu un ir destruction. atbrīvojis mūs no visam, visa posta. We believe in the power of communion, Mēs ticam svētā vakarēdienas putting spēkam. ourselves in remembrance of the Mēs sacrifice of atceramies Jesus. Jēzus upuri. Guess what? Un ziniet, kas notika? Nobody in our house was sick, Neviens Andersona mājā nebija slims, but a lot of other houses they were sick. bet daudzās citās mājās bija slimi. The family that said, Un tā you're going to ģimene, get sick, kura teica, ka mēs you better saslimsim, have all this labāk, medicine. lai jums ir viss šī medicīna mājās. All four of them, Visi 4 šeit ģimenē, they were in bed for many days. bet daudzas dienas They gulēja were slimības sick with gultā. the flu. Viņi saslima ar šo gripu. But praise God, they had medicine, Bet, paldies Dievam, viņam bija zāles. but the medicine didn't help them. Bet tās zāles nepalīdzēja. But we spoke the word of Bet God. viņi runāja Dievu vārdu. Same thing happened during COVID. Un tas pats notika arī Covid laikā. Shamil and I said, you're not Šemila un coming near viņš our teica, house nē, šis slimība nenāks mūsu namā. in 2020, 20. gadā, 2021, un 21. gadā 2022. un 22. gadā. I never was sick even one day. Viņi neslimoja ne pat vienu dienu. I never had COVID. Viņam nebija I Covid, wasn't vaccinated. viņš nebija pat I didn't vakcinēts. social distance. Un I pat didn't wear a neievēroja, mask. neievēroja distanci un 3 nebija maska. years. 3 gadus. Total health. Pilnīgi vesels. No sickness. Neviena slimība. Because we're speaking the word of God Jo mēs runājam Dievu vārdu in our home. savā mājā. Sharmila had a brief thing with COVID, Šeit but it ir quickly kaut went kas away. līdzīgs Covidam, bet tas ļoti ātri, viņi ļoti But for the ātri most part, for atceļojās. 3 years, both Sharmila and I were gadus. totally well. Viņiem nebija nekādas lielas slimības. Amen? Amen? God's word works, people. Dieva vārds strādā cilvēki. Amen? Amen? I think this is a good place to end. Un es domāju, ka šajā vietā mēs varam arī beigt. Hallelujah. Thank you, Amen. Lord, for your word. Paldies Tev, kungs. We thank you, Lord, for your word. Mēs pateicamies Tev par Tavu vārdu. We thank you that the word of God is true. Mēs pateicamies, ka šis vārds ir patiess. We give you praise Mēs dodam Tev slavu, that by the stripes of Jesus we're ka healed. caur Kristus brūcēm mēs esam dziedināti. Lord, we could have been raised in poverty, Mēs varam būt izauguši nabadzībā, but that's not our destiny. bet tas nav mūsu liktenis. You said you delight in the Father, you delight in the Tas prosperity tev of ir your prieks, ka servants. Tavi kalpi ir plaukstoši. You wish above all things that we prosper Un tu and pār be in visām health, lietām even gribi, lai as our mēs soul būtu prospers. veiksmīgi, lai mūsu We dvēsele thank you būtu for veiksmīga. prosperity. Un tu gribi, lai mēs būtu veseli, un mēs We pateicamies thank you for par peace and joy. pārpilnību un mieru We un thank you for prieku, deliverance. par atbrīvošanu, We thank you for healing. par dziedināšanu. What you did at Calvary Ko tu izdarīji Kolgātā? and what your word says Un ko tavs vārds is saka? more real Tas ir than what our daudz body reālāks tells us. Par to, ko mūsu ķermenis stāsta We mums. thank you, Father, Mēs pateicamies Tev, Tēvs, that your word works in ka our Tavs body. vārds strādā mūsu ķermenī. And you made us in your image and Un Tavs veidojis likeness. mūsu savā tēlā un We can līdzībā. speak the Mēs word only varam and runāt people can be healed. Tavu vārdu un cilvēki var saņemt dziedināšanu. Amen. Thank you, Jesus. Amen, Jēzu. Do you know, we've seen many thousands of people healed. Viņi ir redzējuši tūkstošiem cilvēku dziedinātus. Most of them was without laying hands on them. Un daudziem no viņiem netika pat rokas We do uzlikts. crusades Viņi veido šos krusējus. and we just speak the word just Un like viņi runā Jesus. vienkārši vārdu, tā kā We've seen Jēzus ir hundreds of teicis. blind eyes open. Un simtiem Hundreds of aklu cripples, acu atverās. children with polio, Rokas just like the sāk young girl staigāt. last night. We've seen hundreds of people, Simtiem young cilvēku kids ir healed of redzējuši. polio. Some of them never walked a step in their life and they're running Un citi across nav the stage. staigājuši savā dzīvē un viņi skrien pa skatuvi. Deaf ears open, Atverās kuras ausis, cancers and tumors dissolving. izzūd gan vēži, gan augoņi. How does that happen? Kā tas var notikt? He gave you authority. Viņš ir devis tev autoritāti. If anything you take away from this morning Ja tu kaut ko paņemsi no šī rīta, is tev kaut ko learn about the authority and the power. mācies par of spēku your un autoritāti, ko tev vārdi nes. Guard your tongue.
Sargi savu Fill your mēli. heart with the Word of God. Piepild savu instead of sirdi ar fear. Dieva vārdu, nevis ar bailēm. Amen? Amen. Did you know fear Ziniet, ka bailes is a form of faith? ir ticības forma. It's a form of faith in the devil Tā ir and ticības demons for forma, what kas they pieder say. demonam un sātanam. And it activates their power. Viņi caur to But aktivizē savu faith spēku. in God's Word activates Bet His ticība power. Dieva vārdam dod spēku Dieva So- vārdam. In closing this morning, Un nobeigumā šajā rītā, if you're here this morning and you need physical ja healing tu esi šeit un tev ir vajadzīga fiziska or you dziedināšana, need deliverance, vai tev ir maybe attiecīga atbrīvošana, you're tormented in your mind, varbūt, ka tu tiec mocīts savā maybe prātā. going through like our sister who could not sleep at night, Ja, vai tev ir tādas grūtības aizmigt kā mūsu māsai, arī there's šeit bija? healing. Ir dziedināšana. So you can sleep at night. Tā, lai jūs varētu naktī gulēt, You can have deliverance tev būs and atbrīvošana, healing. dziedināšana, Pain can go. un sāpes var aiziet. Amen? Amen. Don't be passive. Neesi pasīvs. You speak to that spirit of Runā uz infirmity. to You speak to that sickness nespēka and that garu. illness and say, bow to the name of Jesus. Get out. Pasaki, lai šis slimība atstāja tevi. If you need healing this morning, Ja tev ir vajadzīga dziedināšana šajā just rītā, come on up here right now nāc and šeit we're going to ārā, pray un for viņi physical lūgs healing. par fizisku dziedināšanu. If you need healing Ja in your tev ir body, vajadzīga ķermenī you need dziedināšana, deliverance, come on atbrīvošana, up here. nāc šeit priekšā. And then we're going to close the service this Un tad morning. mēs after that. beigsim šo dievkalpojumu šorīt. Amen? Amen.